Čau visiem, mani sauc Kristaps un šodien mēģināsim uzpulēt ķirsi. Problēma ar sarkanajām krāsām ir tā, ka viņas ļoti izbalē. Kā te var redzams, visstrakāk ir izbalējis motoru pārsakas, pārni bišķiņi mazāk, bet to ļoti viegli var uzpulēt atpakaļ tā, lai viss ir, lai ķirsis atkal spīd. Kas mums būs vajadzīgs? Pulēšanas pasta. Es izmantošu Foreco G3. Tā būs, salīdzinoši rupja pasta, bet, šitam projektiņam mums būs derēs. Tālāk mums būs vajadzīgs pulējumā mašīna un spēju par ripu. Laikam cietā ripu. Fleksim nevar izmantot, tāpēc, ka viņam pat ir fleks regulējumam apgriezieniem. Viņam zemākie apgriezieni būs tomēr pa augstu. Un, ja jūs slogosiet viņu, viņš jums ātri izbeigsies. Tā kā vajag kaut kur dabūt pulējumu mašīnu. Jo viņai ir pārnesums skaits tāds, kas optimāls paldies paredzēt pulēšanu. Tā, te mēs drusciņi paeksperimentējām. Baigi forši visu uzpulēsies. Tātad ņemam pulējumu. Pastu. Bišķiņu uzpidžinam virsum. Ja sadalām pulējumu detaļas tādos iedomātos kvadrātos, paņemsim, tagad tas būs sadaļa 4 daļās. Tas būs pirmais kvadrāts un izsmērējam pastu. Tā, sākam ar mazākiem apgriezieniem. Vispār, jo mazāk apgriezieni, jo mazāk iespējamīgi kaut ko sadrīzināt. Tā, redzēsim elektrību. Varam ik pa laikam pārbaudīt, vai nav pa karstu palicis. Lai nesadedzinātu krāsu. Tad paņemam kaut mīkstu mikrošķiedru šlupatiņu. Jā, pats galvenais, pirms sākam pulēt, vajag mašīnu nomazgāt tā, lai nav nekādas smiltis vai kaut kāda netīruma, ar kuriem pēc tam pulējot, mēs visus saskrāpēsim. Tā, notīram. Pārbaudam, kur mums vēl vajadzētu pāriet. Tādā garā turpinam. Kaut labs, ne?
ilgi vienā vietā nepalikt. Tas samazinās iespēju, ka mēs sadedzinām krāsu. Tā staigājam pa to kvadrātu vai kā tā. Varam ik pēc laika pārbaudīt roku, vai nav palicis to karstu. Tā, mēs padarbojamies kādu 10 minūtes, un tad es pusi atstājām nepolēt tā, lai tīri varētu redzēt, kāda atšķirība ir. Ej, tu nūs! Tā izskatās kapots pabeigts. Es domāju, ka nav slikti. Tā pasta. Pēc idejas laikam rupi rēķināt ar 200 gramiem pietiek uz visu mašīnu. Un tas izmaksā, cik viņš? 3 eiro man bija 150, tas 100, ko? Nu, kaut kādu 4-5 eiro tas būs nopaļoja. Jā, tas visu mašīnu mēs dabojam no tāda, kā uz jumta. Līdz šitādu apteikt. Tas šodienais būs viss. Ja rodas kādi jautājumi, droši rakstat uz drīz tikšanos. Ko? Filmēt? Nē. Sliktā?